Nu ko, 200 metros skatāmies mēs ar Hikmikro, Falcon, 50 mm, 35 mm. Un tas mans uzdevums, ko es gribu saprast, vai es varu redzēt trofeju ar vienu un otru. 25. skatāmies, 200 metri. Kā tad mēs redzam trofeju un briedim redzam. Redzam tā, ka arī žuburs var pamanīt. Tā kā tur viss sok. Kā ar buku. Nu, bukam laikam es teikšu, ka tā kā švaki jau tagad paliek. Ieliksim mēs zūmiņu bišķi lielāku. Jā, nu, ar buka ragiem ir švaki. Bet ar briežu ragiem var redzēt, kad ir, var redzēt, kad žubari augšā ir. Švaki var redzēt buka ragus, mēs esam 200 metros un ar termo skatāmies. Nu, mēs skatījāmies ar digitālo tā kā tikko un arī švaki redzējām, jā. Bet ir mēs mūsdienas 200 metri un tu var redzēt, kad ir. Nu, jā, tā kā esi pieticīgāks, jā. Nu labi, ejam tālāk pa skarbo. Tā, un tad mēs paskatāmies ar 50. Nu, jā, briežragus ir redzēt izteikti labāk. Un bukaragi var pamanīt, ka ir. Bet, nu, neko vairāk. Tad nevar saprast, ne žuburs, neko, bet var redzēt, ka kaut kāda radziņa ir. Nu, tad jāsaka tā, 200 metri bija tas izšķirošais. Ja tu redzi buku pļavā, tad ar šo tu pamanīsi, kad ir ragi bukam. Bet kādi to nepateiksi. Nu, ar šito var gadīties, kad izskatīsies kaza tāpatām kā buks. Tā kā te ir tas šķirklis. Nu, patiesībā tad attālu mērītājs nav vajadzīgs. Ja 200 metros neredzi bukam ragus, tas nozīmē, ka buks ir 200 metros. Ja 50 lācpriekšam ir vajadzīgi, ja tu gribi redzēt 200 metros detalizētu bildi, pirms ar attālu mērītāju arī. Sazinies ar mums vai arī apskaties Premium Optikas pilno testu mūsu mājaslapā, un tu redzēsi, kas ir komplektācijā, cik viņš ir ērts, cik ir pārdomāts, kādas ir tās labās lietas, vai ir kādas lietas, pie kā ir bišķiņ jāpiedomā. Nu ko, ejam uz 300 metriem?